Daudz talantīgi un radoši cilvēki meklē jēgpilnāku dzīvi mazās pilsētās, kur atbalstošas kopienas un pievilcīga vide ļauj strādāt attālināti un pilnveidot savu darbu. Šādi cilvēki veicina pilsētas izaugsmi un pievilcību, piesaista vēl vairāk līdzīgi domājošos un tādējādi kopā rada augstāku dzīves kvalitāti un dzīvīgāku kopienu. Mūsu šodienas tēma ir dzīves stila migrācija un radošo profesionāļu darbs. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, kas varētu veicināt mazo pilsētu attīstības perspektīvas. Radošās pilsētas tiek uzskatīts par inovāciju un ekonomiskās izaugsmes centriem un dzinējspēkiem, taču ne tikai metropoles spēj piesaistīt talantus, un ne tikai metropoles var būt radošas, jo arī mazās pilsētas var izmantot savas unikālās priekšrocības, lai veidotu dinamiskas un ilgtspējīgas kopienas. Mūsu uzmanība šodien tiks pievērsta tam, kas ir dzīves stila migrācija, kāda ir radošo profesionāļu loma mazo pilsētu attīstībā un kā šāds process var atstāt pozitīvu ietekmi uz kopējo sabiedrību. Definējot, kas ir dzīves stila migrācija, tā ir mobilitātes forma, kuru motivē augstāka dzīves kvalitāte, nevis ekonomiski un politiski iemesli. Tas nozīmē, ka cilvēki migrē tāpēc, ka viņiem tā gribas, nevis tāpēc, ka viņi ir apstākļu spiesti. Tātad tie ir subjektīvi motivēti iemesli, tie ir saistīti ar dzīves kvalitātes veidošanu un uzturēšanu, un tā ir iekšēja motivācija. Cilvēkiem, kuri veic šo dzīves stila migrāciju, ir vairākas svarīgas lietas, piemēram, vide un estētika. Tas nozīmē, ka radošiem cilvēkiem ir svarīgs dabas tuvums un arī apkaimes vizuālā pievilcība, kultūras mantojums un iespējas. Tā ir arī dzīves kvalitāte, mierīgāka vide, teorētiski zemākas izmaksas un iespēja izvairīties no lielpilsētas stresa. Tehnoloģijas, kā arī attālinātā darba iespējas, pateicoties ātrgaitas internetam, ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem dzīves stila migrācijai, lai cilvēki varētu strādāt jebkur, kur viņi vēlas. Un tas viss kopā padara mazas pilsētas par pievilcīgiem galamērķiem radošajiem profesionāļiem. Bet, ja mēs runājam par radošajiem profesionāļiem, pirmkārt jautājums, kas tie tādi ir? Jo tie ir parasti indivīdi ar labu izglītību, tie ir augsti kvalificēti, ar iespēju strādāt jebkur, jo viņiem ir specifiskas prasmes, un arī viņu darba specifika ļauj būt ne tikai kaut kur uz vietas, jo viņi nav aizstājami nereti, viņi ir daudz mobilāki, viņu prasmes ir unikālākas. Un Covid-19 pandēmijas, kā arī pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ, daudziem cilvēkiem radās jautājums, vai viņa dzīve lielpilsētā ir pietiekami laba, un varbūt, kad ir vērts arī pārcelties kaut kur citur, piemēram, uz mazākām pilsētām. Tātad šīs te varbūt ļoti negatīvās lietas tomēr veicināja cilvēku mobilitāti un arī vērtību tādu pārskatīšanu. Un radošie profesionāļi ir dizaineri, varbūt programmatūru izstrādātāji, tātad viņiem ir tehniskās prasmes, radošums un šīs spējas, kas nav viegli aizstājams ar automatizāciju. Turklāt viņiem piemīt arī tādas īpašības kā uzņēmējiem, kas ir neatkarība, ambīcijas, spēja uzņemties risku, pašpārliecinātība, motivācija, ko rada aizraujošs darbs. Teorijā eksistē arī jēdziens dzīves stila uzņēmēji. Tas nozīmē, ka uzņēmēja darbība seko personīgajām vērtībām un interesēm. Tā ir nepieciešamība gūt panākumus, uzturēt noteiktu dzīves kvalitāti, kā arī nodrošināt līdzsvaru starp darba un privāto dzīvi. Un tieši kultūras un radošo industriju pārstāvji visvairāk ir šie dzīves stila uzņēmēji. Viņu varbūt primārais mērķis nav gūt maksimālo peļņu, bet gan vairāk pilnveidot sevi radoši, vairāk veikt šo radošo darbu un darīt to, kas viņiem patiešām patīk un interesē. Un kāda ir šo cilvēku nozīme mazajās pilsētās? Viņi var stiprināt ekonomiku, jo radošie profesionāļi rada jaunas darba vietas, viņi veicina vietējās ekonomikas izaugsmi. Viņi var veicināt arī kultūras attīstību, veidojot daudzveidīgā kultūras dzīvi, kas piesaistīs gan vietējos, gan turistus. Un tiek stiprināta arī kopiena, jo radošie profesionāļi daudz biežāk nekā citu profesiju pārstāvi iesaistās vietējās iniciatīvās, viņi rada tīklus un veicina sadarbības iespējas. Līdz ar ko, lai šie radošie profesionāļi un mazā pilsēta satiktos, ir vairāki viņu izvēles kritēriji. Pirmkārt, kāda ir pieejamība dabai, kāda ir šī vide, vai tā ir mierīgāka un daudzveidīgāka, skaistāka. Kāda ir piekļuva radošajiem resursiem un kopienām, kāds ir infrastruktūras attīstības līmenis, tas nozīmē, kāda, piemēram, ir ceļi, kāda ir interneta pieejamība un dažādi citi šie infrastruktūras jautājumi, un arī kāda ir kopiena,
kādi ir kultūras notikumi, kas ir pieejami, kāda ir esošā kopiena, cik tā ir atbalstoša un iesaistoša. Jo šis darbs, kas ir radošajiem profesionāļiem, nav tikai saistīts ar tādām racionālām izvēlēm, bet vairāk emocionālām un tiešām personīgām. Un teorijā eksistē pat jēdziens mīlestības darbs, kas nozīmē, ka šis mīlestības darbs ir individu motivācija transformēt savu aizraušanos vai hobiju profesionālajā darbībā, jo tas piešķir viņa dzīvē lielāku jēgu, ļauj līdzsvarot darbu un dzīvesveidu, un šāda pieeja bieži vien ir raksturīga radošiem profesionāļiem, kuri vēlas sasniegt harmoniju starp personīgajām vērtībām un profesionālo darbību. Un kāpēc vispār mazās pilsētas, nevis, piemēram, lielpilsētas kaut kur ārvalstīs vai pavisam kaut kur prom no Latvijas, jo mazajās pilsētās ir šī ciešā kopienas saikne. Tajās ir dabas un kultūras resursi, un tām ir potenciāls kļūt par radošumu centriem. Pateicoties tehnoloģijām un Zoomam, darbs ir iespējams principā jebkur, un šie kultūras un radošās industrijas spēj sniegt ieguldījumu mazo pilsētu izaugsmē, jo tās veicina inovācijas, idejas, pārmaiņas, tās iedrošina cilvēkus, veicina vietējo attīstību, kā arī sekmē tradicionālā nozara transformāciju. Tātad tas nozīmē to, ka mēs nevis zāģējam mežus, bet gan mēs attīstam prātus, attīstam dažādas inovācijas un radošas risinājumus, lai tirgotu un pelnītu ar šādiem radošiem un pievienotās vērtības risinājumiem. Tas nozīmē, ka kultūras un radošajām industrijām ir būtiska loma pilsētu attīstībā un reģenerācijā. Taču vienlaikus arī ir izaicinājumi, kā piesaistīt šos un noturēt esošos talantus, gan arī kā attīstīt topošos radošos talantus. Un tādējādi mazās pilsētas var kļūt par apkaimēm, kurās koncentrējas kultūras un radošās industrijas. Mēs visi zinām droši vien piemēru ar Cēsīm, kura ir šī radošā pilsēta, neoficiālā kultūras galvaspilsēta. Tajā jau koncentrējas daudzi kultūras un radošo profesionāļi, un arī tie, kuri vēl ir palikuši Rīgā un domā par to, kur pārcelties, nereti kā Cēsis liks kā viena no pirmajām izvēlēm, jo tajās jau notiek šī kultūras dzīve, un tajās jau ir kultūras un radošie profesionāļi. Tas nozīmē, ka viņi koncentrējas šajās pilsētās, un jo vairāk talantu koncentrējas mazajās pilsētās, jo vairāk tie spēj veicināt radošo uzņēmējdarbību, inovācijas un vietējo ekonomisko attīstību. Un viņu tīklošanās un sadarbības sniedz iespēju dalīties ar idejām, resursiem un zināšanām. Kāpēc šis jautājums un šie teoretiskie aspekti ir būtiski Latvijai? Jo tie var palīdzēt saprast, kā mazās pilsētas, ņemot vērā to, ka resursi ir ierobežoti, iedzīvotāju skaits samazinās, kā šīs mazās pilsētas var piesaistīt un noturēt cilvēkus, īpaši radošos profesionāļus, jo tas ir būtiski reģionu ekonomiskajai izaugsmē un kultūras dzīves attīstībai. Dzīves stila migrācijas izpēte sniedz ieskatu tajā, kā šīs teritorijas var izmantot savas unikālās īpašības, tātad dabas tuvumu, lēnāku dzīves ritmu, lai radītu dinamiskas un ilgspējīgas kopienas, kas veicina inovācijas un radošo uzņēmējdarbību. Un, lai pārbaudītu visus šos teorētiskos jautājumus praksē, mēs veicām pētījumu ar Latvijas kultūras galvaspilsētu nākamo Eiropas Liepāju, un par to es vairāk gribētu lūgt pastāstīt Asnētei. Lai labāk saprastu, kā teorija saskana ar praksi, pētījumā analizējām Liepājas pilsētas gadījumu, kā dzīves stila migrācijas galamērķi radošajiem profesionāļiem. Liepāja aktīvi strādā pie tā, lai tai būtu daudzveidīgs kultūras piedāvājums, lai veicinātu kultūras pilsētas tēlu veidošanos, un to arī parāda iegūtais Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls 2027. gadam. Savā pieteikumā šim titulam Liepājas pārstāvi norādījuši, ka vēlas iekļūt arī radošo pilsētu top 20 Eiropas ietvaros, taču 2019. gada vērtējums no Eiropas komisijas puses ierindo Liepāju tikai 61. vietā. Arī pilsētas attīstības plānošanā Liepāja uzsver to, ka veicina kultūras un radošo industriju nozaru sadarbību un attīstību un strādā pie tā, lai veicinātu uzņēmējdarbības prasmes individuāliem māksliniekiem. Līdz ar to Liepājai ir iespēja kļūt par labvēlīgu dzīves stila migrācijas galamērķi. Un ir svarīgi saprast, kāpēc radošie profesionāļi izvēlas Liepāju par savu dzīves un darba vietu. Un kā šī izvēle arī veicina viņu profesionālo izaugsmi un pilsētas radošumu.
Pētījuma empīriskajā daļā tika veikta fokus grupas diskusija, kuras mērķis bija izprast, kāpēc radošie profesionāļi pārceļas uz Liepāju un analizēt šo izvēļu ietekmi uz viņu radošumu un profesionālo darbību. Fokus grupā piedalījās 5 kultūras un radošo industriju pārstāvji, kuri pēdējo 5 gadu laikā ir Liepāju izvēlējušies par savu dzīves un darba vietu. Diskusijā analizētas viņu pieredzes, izvēļu faktori, kā arī dzīves aspekts pilsētā, kas sasaistās ar kopienas veidošanos un tīklošanos. Diskusijas rezultāti liecina par to, ka radošo profesionāļu izvēle pārcelties uz dzīvi Liepājā lielā mērā ir ietekmējusi vēlme pēc mierīgākas dzīves, dabas tuvuma un mazāk stresa. Liels motivators ir bijusi arī Covid-19 pandēmija, kas likusi pārvērtēt savas prioritātes, kā arī nogurums no dzīves galvaspilsētā. Radošie profesionāļi Liepājā novērtē labbūtības iespējas, kā arī fiziskās vides pieejamību un līdzīgu profesionāļu klātbūtni, kas veicina kopīgas sadarbības un iespēju strādāt pie radošiem projektiem un virzīt savas idejas un vērtības pilsētā. Dzīve Liepājā palīdz koncentrēties arī uz saviem individuāliem projektiem un attīstīt individuālās prasmes, tādējādi veicinot līdzsvaru starp darbu un personīgo dzīvi. Liepājas piemērs parāda, ka dzīves stila migrācijai ir arī nopietni izaicinājumi, piemēram, zemāks atalgojums, kas neatbilst pilsētas dzīves izmaksām. Maza pilsēta nespēja piedāvāt tādas darba iespējas kā, piemēram, Rīga, un tomēr attālinātā darba pieejamība un tehnoloģijas spēja atvieglot šo problēmu. Tiek uzsvērta arī sadarbības izaicinājumi ar pašvaldības institūcijām, kas pieprasa spēcīgu radošo profesionāļu pašiniciatīvu projektu īstenošanā, bet neskatoties uz to, Liepājā ir pateicīga vide un resursi sadarbību veidošanai, kur var ātri atrast domu biedrus un veidot profesionālus tīklus. Pieredze atklāja, ka lai gan mazas pilsētas potenciāls attīstīt radošumu un profesionālo pašizaugsmi ir nozīmīgs, augstāk tiek vērtēta šo profesionāļu emocionālā un fiziskā labbūtība konkrētajā dzīves vietā. Un diskusija dalībnieku pieredze apstiprina teorijā balstītu ideju, ka mazas pilsētas potenciāli kļūt par radošanu centru ir cieši saistīts ar vides pieejamību un kopienas atbalstu individuālu projektu veidošanā. Nozīmīga ir arī tehnoloģija pieejamība un atbilstoša vide, kas ļauj radošajiem profesionāļiem saglabāt saikni ar globālajiem tirgiem un strādāt arī attālināti. Empīriskie rezultāti liek apšaubīt teorētiskos pieņēmumus par spēcīgas kultūras infrastruktūras attīstību mazajās pilsētās. Liepājas gadījums parādīs, ka trūkst laikmetīgās mākslas un arī nišas kultūras piedāvājumu, kas ierobežo radošās iespējas un vēlmi attīstīt savas idejas kopā ar līdzīgiem dombiedriem. Līdzīgi ir arī ar ekonomiskajām iespējām, kas parāda, ka mazās pilsētās ienākumu dzīvošanas izmaksas nevienmēr ir samērīgas, kas ietekmē arī šo radošo profesionāļu dzīvotspēju. Tāpat Liepājas gadījums parāda ierobežot formālu atbalstu no pašvaldības institūcijām, parādot, ka mazajās pilsētās pašvaldības un atbalsta pieejamība var būt tikpat izaicinoša kā lielajās pilsētās. Kopumā šis gadījums parāda galvenās dzīves stila migrācijas iezīmes, salīdzinot teoriju praksi un izzinot radošo profesionāļu pieredzi, rosinot diskusiju par to, kāds ir dzīves stila migrācijas potenciāls un iespēja arī veicināt mazo pilsētu radošumu. Noslēgumā pāris vārdi ir saistīti ar to, ka radošie profesionāļi var būt izaugsmes dzinējspēks, un pat neskatoties uz to, ka viņu tādas ikdienas dzīves nianses, kā piemēram izmaksas vai transports vai citi racionāli apsvērumi varbūt ir izaicinoši, tomēr viņi neviens nenožēlo savu izvēli. Viņi ir laimīgi par to, ka viņi ir pārcēlušies uz šo mazo pilsētu, satikuši citus domu biedrus, kopā var radīt projektus, un attēlinātais darbs nozīmē to, ka viņi var veidot arī pasaules līmeņa projektus un piesaistīt starptautiskus profesionāļus. Viss notiek ar līdzīgu vērienu kā galvaspilsētā, taču ar to atšķirību, ka visi viens otru pazīst. Viss ir tepat, viss ir skaisti un jauki un tuvu, un tāpēc šī mazā pilsēta var būt kā radošuma un ilgtspējīgs izaugsmes centrs. Vairāk par mūsu pētījumu un šo tēmu var uzzināt mājaslapā www.reprint.lv, kurā ir publicēta mūsu zinātniskā monogrāfija. Paldies!